Pirms 6 gadiem 4 jaunas sievietes dibināja uzņēmumu Madara. Tās ieņēma Latvijā jaunu nišu, ražojot ekoloģisku kosmētiku no Latvijas dabā pieejamiem resursiem. 2012. gadā uzņēmums jau ieņēmis stabilas pozīcijas Latvijas tirgū, tāpat guvis atzinību un popularitāti arī pasaulē. Uzņēmums kaut kādā ziņā ir izveidojies no tā, kas man ļoti patīk. Un, teiksim, Madaras līdzveidotāji, līdzdibinātāji, kas esmu viena no 4, mēs tā kā visi šo uzņēmumu dibinājām ar tādu dziļāko pārliecību iekšējo par to, ka šāds produkts ir vajadzīgs pirmām kārtām mums pašiem, jo tāda tā kā tirgu nebija, mēs atradām sev nišu. Un otrām kārtām, kas ir tas tik ļoti labs un vērtīgs, lai mēs varētu to piedāvāt arī savām sievietēm, tuvajām Latvijas sievietēm un, iespējams, sievietēm arī ārpus Latvijas robežām. Teiksim, šī pārliecība par to ļoti labo, ļoti dvēselisko, joprojām ir, man liekas, dziļi mūsos visos glabājās. Tā, nu tagad mēs dodamies uz mūsu uzņēmuma mazo mārketinga aģentūru, kā mēs smejamies. Komandas sastāvā ir Kristiāna. Kristiāna ir mārketinga vadītāja, kas atbild par zīmola komunikācijas visiem aspektiem. Vēl kabinetā atrodas Liena Drāzniece, kas ir Madaras līdzdibinātāja un Madaras zīmola dizaina izveidotāji, proti tas, ka Madara izskatās tādos zaļos iepakojumos un ar šo te konkrēto logotipu un fontu. Tagad uzņēmuma augot, mums bija nepieciešams ne tikai viens produkta dizains, viens produkta izskats, bet arī bija nepieciešami gan plaukti, gan plakāti, gan promos stendiņi, gan veikalu noformējums galu galā un daudz dažādas lietas. Un tādēļ Liene vairs viena pati galā vairs netika. Un tad Lienai pievienojās klāt vēl dizaineri, kas ir Jānis un Māris. Un tad viņi kopā veido visu, kas ir nepieciešams. Šeit mums ir pārdošanas kabinets, tur ir vairāki pārdevēji, kas katrs atbild par noteiktām lietām. Evita, kas ir pirmām kārtām mums aizstāv un cīnās par vietējo tirgu, respektīvi Latviju. Dāvis, Alise un Paula, kas visi pārstāv Madaras zīmolu eksporta valstīs. Paula, piemēram, ir atbildīga par eksporta mārketingu, respektīvi Paula pārbauda, vai katrā no mūsu valstīm, kur mēs esam, vai tā, piemēram, ir Šveice vai Lietuva, tiek veikts atbilstošas produktu pārdošanas veicināšanas aktivitātes. Madaras zīmols, lai gan mēs viņu Latvijā šeit jau zinām, viņš ir populārs, ārvalstīs neviens par Madaru un par Latviju kopumā bieži nemaz daudz ko nav dzirdējis, un tādēļ ir jāinvestē ļoti liela enerģija, cilvēka enerģija un arī resursi, lai pircējs sāktu atpazīt Madaras zīmolu un sāktu viņu izvēlēties veikalu plauktos, kur blakus stāv ļoti spēcīgi jau šajā tirgu ilgstoši bijuši konkurenti. Un šis ir iespējams mūsu darbībā viens no tādiem visgrūtākajiem un arī visbūtiskākajiem uzdevumiem. Dāvis ir klienta attiecību menedžeris, proti klientiem jautā, kas viņam ir nepieciešams, vai ir papildus nepieciešams pasūtījumi, vai ir nepieciešami kādi papildus līdzekļi, piemēram, plakāti vai plaukti veikaliem vai tam līdzīgi. Un par Dāvi no klientiem mēs vienmēr dzirdam ļoti pozitīvas atsauksmes. Šis ir Uldis Iltners, uzņēmuma direktors. Uldis uzņēmumā rūpējās par dažādiem ļoti nozīmīgiem jautājumiem, piemēram, finanšu plānošana, administrācija, personāla jautājumi un vispārēji uzņēmuma attīstības jautājumi, lai Madara attīstītos tikpat spēcīgi strauji kā līdz šim. Lūk, tad iesim uz pārdevēja kabinetu. Sveiki. Kāds nedēļas? Lūk, šeit ir mūsu Madaras pārdošanas daļa. Šogad iespējams mums ir kaut kas tāds tā kā jauns ar to, ka mēs esam tā kā ļoti konkrēti nopozicionējuši, uz kuriem tirgiem mēs koncentrējamies.
un esam nolikuši, ka Madara grib kļūt par Ziemeļa Eiropas vietējo mājas zīmolu. Šeit mums ir maps ar visām valstīm, kur mēs esam. Pašreiz mēs esam aktīvi vairāk nekā 20 valstīs, pamatā Eiropā, bet arī Āzijas bagātais un attīstītais gals. Lielākais eksporta tirgus mums pašreiz ir Somija. Un Somija principā ir būtiski atrausies jau no citām valstīm un tuvojās Latvijas līmenim. Tad mēs tagad uzvilksim halātus un dosimies tālāk uz ražotni. Šeit mēs esam izēvielu sagatavošanas telpā, kur no noliktavas tiek ievestas dažādas izēvielas, un viņas tiek svērtas, mērītas un saliktas dažādos šajos traukos, lai pēc tam vestu uz ražošanas telpu, un lai ražošanas iekārta viņus iesūktu un no viņām izveidotu krēmu vai kādu citu produktu. Galvenās izēvielas Madaras produktos ir augu ekstrakti, kas nāk no dažādām bioloģiskām saimniecībām Latvijā un arī no dažām citām valstīm ap Baltijas jūru, piemēram, no Somijas. Un šie te augi, kas nāk no bioloģiskām saimniecībām, viņi tiek pēc ļoti noteiktas specifikācijas sagatavoti. Piemēram, ja mums ir tīruma kosas ekstrakts. Tad šis augs, šī tīruma kosa tiek griezta noteiktu centimetru garumā, tiek smalcināta atkal noteiktu centimetru pa noteiktiem posmiņiem, jo tieši, ja tā augs ir sagatavots pēc specifikācijas, tad viņš spēj visvairāk atdot šīs savas aktīvās vielas, šo savu ķīmisko laboratoriju, kas ir augā iekšā, tad no viņa mēs varam izvilkt ārā. Jā, es domāju, ka Madarai vienmēr ir bijis svarīga tā vietējā izcelsme. Un gan šajā receptūrās un sastāvā tiek izmantot vietējie augi. Tāpatās arī dizainā ir ievērots tāds Skandināvijas dizaina vadlīnijas. Un patērētājiem šajos tirgos vienkārši šis produkts liekas kā savējais. Cilvēki iesākumā neticēja, vai Madara ir Latvijas produkts. Viņi jautāja, nē, viņi noteikti nāk no Vācijas, no Francijas, tikai tiek importēti Latvijā. Un tad caur šo stāstu par vietējām izēvielām, par vietējo ražošanu, vietējo uzņēmumu, tad mēs likām cilvēkiem noticēt, ka jā, tas ir Latvijas produkts. Un, manuprāt, pat cilvēki tad automātiski uzreiz kļuva tā lepni, ka jā, lūk, šāds var būt Latvijā produkts un viņš arī tiek eksportēts. Dibinot uzņēmumu, šīs 4 sievietes, kad mēs dibinājām uzņēmumu, mēs strikti sadalījām savus pienākumus. Es biju atbildīga par produktu izstrādes vadīšanu. Es pat neesmu ķīmiķis, ne farmaceits, bet man tika piešķirta šī atbildība. Man bija jāsmeklē gan Latvijas spēcīgākie ķīmiķi, gan farmaceiti, gan dermatologi. Šobrīd mēs Madarā esam spēruši vienu ļoti būtisku soli uz priekšu tieši augu pētniecībām. Kopā ar Latvijas Universitātes bioloģijas fakultāti un Stradiņu universitāti Madara ir veikusi šo te Latvijas augu, ziemeļu augu pētniecību, lai noskaidrotu, kā precīzi šie augi iedarbojas uz ādu, uz ādas šūnām, kā viņi spēj uzlabot mūsu ādas izskatu, padarīt mūs skaistākus, cīnīties pret priekšlaicīgas novecošanas pazīmēm. Mēs zinām, ka kosmētikas tirgu ļoti daudz sastāvdaļas ir pētītas un ir ļoti populāri augi, ko izmanto. Zaļā tēja vai ženšeņš, par to ir daudz dzirdējuši, par to ir publicēti pētījumi. Bet ļoti reti, kad cilvēki zina par kādām īpašām zālītēm, kas aug mūsu Latvijas pļavā, un viņu iedarbība ir praktiski nezināma. Un pētījuma rezultāti mums atklāja ļoti pārsteidzošu informāciju, ka augi, kas aug pie Baltijas jūras, var ādai piešķirt gan spēju ātrāk atjaunoties, gan spēju pretoties pret saules nodarīto kaitējumu vai vides toksīnu nodarīto kaitējumu un tam līdzīgi.
produkts un augs, kas ir audzis tavā apkaimē, ir kaut kādā ziņā ar tevi jau sinhroni darbojās. Jūs nākat no vienas un tās pašas augsnes, jūs ēdat vienu un to pašu barību, teiksim, tā var izteikties vispārīgi. No augsnes ir minerāli, noteikti teiksim, uzturvērtību kompozīciju, ko augs uzņem un cilvēks caur šo augu. Līdz ar to mēs esam jau vienā vilnī. Un, teiksim, šāds te vietējības arguments tad noteikti ir tas, ar ko Madara uzrunā pircēji gan Latvijā, gan arī, teiksim, plašāk ņemot ap Baltijas jūru. Tas ir papīrs un plastmasas polietilēna maisiņš. Mēs birojā šķirojam atkritumus, lai dabā tik daudz atkritumu nenonāk vienkārši izgāstuvē, bet šī patiesībā ir prece, ko pārstrādā vēlreiz, ražojot jaunas lietas. Piemēram, šis ir Madaras jaunais flakons, kas nāk pilnībā 100% no pārstrādātas plastikas. Tas bija tas maisiņš, ko es izmetu ārā, kas tiek pārstrādāts, un pateicoties tehnoloģijām, no viņa var izgatavot jaunu flakonu. Dabā nonāk mazāk vielas, nepārstrādājums plastikas un tiek audzēti dabas resursi. Birojā ir aizliegts ienest polisterola iepakojumu. Ja mēs kādreiz pērkam siltās pusdienas ārpus mājas, viņš mums iepako tādā polisterola putu iepakojumā, lai uzturētu ēdienu siltu. Diemžēl šāds polisterola putu iepakojums nav pārstrādājums, viņš nonāk vienkārši izgāstuvē, un tur viņš krājās. Un tādēļ, ja mums kāds darbinieks ienes polisterola putu iepakojumu, tad nākamajā dienā viņam pienākums kolēģiem izmaksāt picu. Latvijas Radio 1. Mūsu raidījuma izskaņā dzird arī Latvijā ražotās ekokosmētikas kompānijas Madara kosmētikas vadītāja Lotte Tisenkopa-Filtnere. Lotte, labdien! Labdien! Kā jums šķiet, vai cilvēki vai pircēji Latvijā dzird to, par ko, piemēram, kādi zinātnieki vai zaļā dzīvesveida piekritēji runā jau 10-20 gadu? Mums šeit studijā viedokļi par to, kas ir kaitīga un kas ir droša kosmētika, dalās. Kā jums šķiet? Jā, viennozīmīgi par dabisko un drošo kosmētiku viedokļi dalās, un pirmām kārtām tas ir tādēļ, ka Eiropas Savienībā likumdošana dabiskās kosmētikas jomā nav regulēta. Eiropas Savienībā mums tiek regulēts, kas ir kosmētika, kas ir kosmētisks līdzeklis, taču likumdošanā nav minētas dabiskās kosmētikas, bioloģiskās kosmētikas definīcija. Runājot par ekoloģisko vai dabisko vai organisko kosmētiku, kā nu kurš viņu dēvē, patiesībā šī saruna var sākties tikai no tā brīža, kad mēs redzam vai nu uz produkta vai uz izēvielas certifikātu. Piemēram, šeit mēs redzam EcoCert certifikātu. EcoCert ir neatkarīga institūcija, kurai ir izstrādāti standarti, kas nosaka, kādas sastāvdaļas nedrīkst būt produktā. Produktā nedrīkst būt, piemēram, sintētiskās smaržvielas, sintētiskās krāsvielas, dzīvnieku sastāvdaļas, kas ir iegūtas, teiksim, nežēlīgā ceļā no dzīvnieku ķermeņiem, un citas potenciāli kaitīgas sastāvdaļas, konservanti un tā tālāk. Dabiskās kosmētikas regulēšana ir ļoti strikta, sīka, un ir ļoti liela atbildība jāattiecās pret šādu te dabiska produktu ražošanu. Lai nekādā brīdī, nekādā ražošanas posmā netiktu viņš kontaminēts, vai viņā netiktu iejaukts kāda vai no ķīmiskā sastāvdaļa, piemēram, no tīrīšanas līdzekļa vai no kāda cita vides piesārņotāja. No paša sākuma Madara jau izvēlēsies EcoCert kā savu galveno uzraugošo institūciju, kas tad apzīmogo to, ka jā, gan mūsu izēvielas, gan mūsu produkts ir ar šo te dabisko zīmogu. Un šī EcoCert inspekcija, viņas striktums, godīgi sakot, nav mainījies laika gaitā.
cik ļoti skrupulozi un rūpīgi mēs tikām pārbaudīti, testēti pirms, teiksim, 4 gadiem. Tikpat ļoti rūpīgi viņi brauc pie mums arī tagad, vairākas reizes gadā, un tad mums jāatver gan visi grāmatvedības, gan ražošanas uzskaits dokumenti. Maderai ir gan ekosart certifikāts, kas ir mums bijis no paša sākuma, kas ir ļoti stingri uzraudzījis produktu ražošanu un sastāvu. Pagājušajā gadā Maderā tika ieviests arī labas ražošanas prakses ISO certifikāts, kas nozīmē vēl, teiksim, papildus kontroli un vēl papildus pārbaudas, lai ražošana un produktu un kvalitātes plūsma notiek pašā augstākajā līmenī. Svarīga ir ne tikai produkta kvalitāte, bet arī unikāls un izkopts zīmols. Tieši tāpēc Madara ļoti lielu uzmanību pievērš uzņēmuma tēlam, no iepakojuma līdz pat veikala interjeram. Strādājot šos jau daudzos gadus ar šo zīmolu un iepakojumu, mēs domājam, ka mums ir kaut kas ir drusciņi jāpamaina, kaut kas jāliek klāt, un šajā ziņā tas zīmols ir kaut kādā ziņā mainījies nevis pats savā būtībā, bet dažās sīkās izpausmēs varbūt Liena var precīzāk izstāstīt, pie kādām niansēm mums ir bijis jāstrādā, kas mums bija jāpieslīpē šo gadu laikā, ko mēs varbūt no sākuma nespējam paredzēt. Sākumā mēs vairāk koncentrējāmies uz zīmolu, uz to pļavas sajūtu un tādu vairāk tā kā imidžu. Un tad mēs vienā brīdī sapratām, ka mēs vispār esam palaiduši garām tādu skaidrojumu vai apsolījumu, kas tad tas produkts cilvēkam ir. Un tad mēs tagad strādājam pie tā, ka mēs ļoti mēģinam izskaidrot un izstāstīt to labumu, kāds cilvēkam varētu būt, lietojot šo produktu. Madaras zīmols sākās, var teikt, ar šādu sajūtu. Tā ir sajūta par Latvijas pļavu, no kuras nāk Madaras aktīvās vielas, auga ekstrakti, un par kur mēs domājam kā par savu tādu bērnības ideālo dienu, sajūtu, ka mēs skrienam pa pļauju, mums bites lido apkārt, mums smaržo, mums ir šī zaļā enerģija, zaļā dabas enerģija. Man ir svarīgi, lai cilvēkiem tiek labs produkts. Kā es to panāku, vienkārši kā es pastāstu par šo produktu, man vienkārši ir jāatrod tie ceļi saprotamāki. Es saprotu, ka ar smukām bildēm vien nepietiek. Ir arī teksti mērķtiecīgi jāraksta un informācijai ir jābūt. Tad pēc kāda laika mēs pievienojām jaunu komunikācijas aspektu, kas tad varbūt nefokusēs tik ļoti uz šo te zīmola emocionālo pusi, šo te sajūtu, emociju, bet kas stāsta vairāk par produktu un kas rāda konkrētāk jau produktu rezultātu, produktu iedarbību. Madarai ir bijuši vienmēr ārkārtīgi augsti mērķi, un man liekas, ja mūs filmētu pēc 20 gadiem, varbūt, ka es varētu atbildēt uz to jautājumu tā kā, vai nu jau pietiek. Bet, teiksim, tā Madaras ambīcija šobrīd liekas ļoti sarežģīta. Lai Latvijas produktu pazīst, ja ne visā pasaulē, tad vismaz Ziemeļa Eiropā un varbūt pat Eiropā, pārējā Eiropā. Pirms dažām nedēļām mūsu Somijas partneri atsūtīja žurnālu, kas ir Skandināvijas populārākais bizneša žurnāls ar loti uz vāku, un loti jau pamazām sāka palikt tāda kā Skandināvijas mēroga zvaigzni. Madara, teiksim, šajā gadījumā es stāstīju par Madaras uzņēmumu, tad tika izvēlēts kā galvenais žurnāla stāsts, galvenā žurnāla publikācija. Pirms 6 gadiem uzņēmumā strādāja 5, šogad jau 44 darbinieki. Zaļais Madaras zīmols tagad pazīstams 29 Eiropas un Āzijas eksporta valstīs. Latvijā ražoto kosmētiku var iegādāties aptuveni 1000 veikalos. Madaras apgrozījums pērn 2 miljoni eiro. Ik gadu tas palielinās par 30%, un ar tādu tendenci kompānija cer strādāt arī turpmāk. Kur mēs esam, šis ir, principā, šis te Ziemeļa Eiropas reģions, tas ir mūsu pamat reģions, un es domāju, ka 3 gadu laikā, realizējot šo te Ziemeļa Eiropas programmu, mēs tā kā lielāko daļu no apgrozījuma veidosim tieši Ziemeļa Eiropā. Pašreiz jau mēs Somijā esam
trešajā pozīcijā, ja mēs skatāmies dabīgās kosmētikas tirgu. Un principā ar domu, ka mēs arī citās valstīs kā Dānija, Zviedrija un Norvēģija tuvāko 3 gadu laikā varētu nokļūt šajās te līderu pozīcijā, kas attiecās uz dabīgo kosmētiku. Mums ir vieglāk izstāstīt Norvēģim vai Zviedram vai Somam, kas ir Latvija. Jo viņi mūsu reģionu pazīst. Godīgi runājot, tad Ziemeļa Eiropas valstis ir tās, kas ir visvairāk ieinteresētas Latvijā. Dažkārt merkantīlos nolūkos, bet arī viņiem ir visvairāk informācija par mums. Man bija piemērs, es Šveicē sēdēju kopā pusdienas ēdu ar vienu mūsu klientu, kas atklāti atzinās, ka viņas priekšstats par Eiropu ir sekojošs. Ir Šveice, ir Vācija, aiz Vācijas ir Polija, aiz Polijas nav nekā. Kaut kur kādreiz kaut kur augšā ziemeļos ir Norvēģija, bet tas ir pavisam tālu. Tāda Latvija viņiem neeksistē. Latvija eksistē tikai saistībā ar Černobiļu. Es domāju, ka ļoti lielā mērā tas, kas mums palīdz sasniegt mūsu mērķi, ir mūsu komanda, kur katrs pats par sevi ir ļoti aizrāvies ar šo te ideju, ar Madaras ideju, un visi kopā strādājot un sadarboties un nodalot pienākumus, mēs spējam paveikt to, ko mēs esam paveikuši. Tāds riktīgs komandas spēks mums ir. Ģenerējot jaunas idejas, eksperimentējot un pētot, speciālisti atraduši jaunu pielietojumu pavasara dabas dzirai – bērzu sulai. Vietējās izēvielas vienmēr mums dod kaut ko īpašu. Mums ar viņām saistās īpašas atmiņas, un patiesībā arī vietējās izēvielas ir ļoti labi mūsu organismam. Piemēram, šobrīd mums ir bērzu sulu tecināšanas laiks, kad katrs otrais latvietis ņem veco urbi un ieurbi bērzā savā piemājas un tad dzer šo te veselīgo sulu. Izrādās, ka šādas te izēvielas, ko mēs esam jau paudzēs pazinuši, lietojuši, ir arī iespējams ir ļoti būtiskas sastāvdaļas kosmētikā ar ļoti īpašu iedarbību. Un tas ir tas, ko Madara pēta. Un pētījuma rezultāti apliecina, ka bērzu sulu sastāvā ir ļoti daudz vērtīgu mikroelementu un makroelementu, kā arī vitamīnu, kas palīdz ādas šūnām daudz ātrāk atjaunoties. Madara gatavo jaunu produktu līniju, kas tieši būs vērsta uz ādas šūnu atjaunošanos, respektīvi pretnovecošanas produktu sērija. Bērzu sula tiks izmantota šo produktu pamatā un sniegs tiem šo spēcīgo iedarbību, kas ļaus šūnām ātrāk atjaunoties. Krēma formula sastāv no tādām 2 galvenajām fāzēm. Tā ir ūdens fāze un eļļas fāze, kas tiek savā starpā samiksētas, sajauktas, tiek pievienotas klāt aktīvās vielas, teiksim, šie te augi. Un Madaras jaunajā pretnovecošanas līnijā, pamatojoties uz bērzu sulas pētījumiem, mēs esam atraduši veidu, kā ūdens fāzi, kas ir vajadzīga, kas ir šķīdinātais dažādām izēvielām. Tomēr viņi nesatur šīs te būtiskās, teiksim, aktīvās vielas, mikroelementus. Kā mēs šo ūdeni varētu aizstāt ar bērzu sulām, kas pašas par sevi jau satur aktīvās ādai nepieciešamās barības vielas. Un šī līnija būs izstrādāta pilnīgi bez ūdens klātbūtnes. Šis produkts noteikti ir pilnīgi inovatīvs, jo līdz šim neviena no mums zināmajām kosmētikas kompānijām, mūsu konkurentiem, nav izmantojuši bērzu sulas, lai uzbūvētu formulas pašu pamatu, pašu formulas fundamentu, bāzi, un tādēļ Madara būs inovatīva. Un ar šo unikālo bezūdens formulu tad mēs noteikti varēsim konkurēt daudzus mūsu starptautiskos konkurentus. Mēs esam Madaras veikalā, vienā no 4, kas atrodas Rīgā, Galerijā Centrs. Un tad šī ir tā vieta, kur ražotais Latvijas produkts satiek savu pircēju. Zana, piemēram, ir viena no Madaras veikala pārdevējām, kas ikdienā apkalpo un piedāvā cilvēkam to, ko viņš meklē. Un varbūt, Zana, tu varētu izstāstīt, ko tad Latvijas pircējs visvairāk meklē, kad viņš ienāk Madaras veikalā? Pirmais jau ir tas, ka cilvēks meklē preci, kas ražot Latvijā.
Jo Latvijas pircējiem ir apnicis, ka viņi naudu iet poļiem, ķīniešiem un vēl sazin kam. Un cilvēks nāk un meklē labu, tīru preci, kas ir ražota tepat. Tas pirmais, ko arī cilvēks tā kā novērtē un vēlas sekot globālām tendencēm, kā eko un vispār naturālā kosmētika, naturālais dzīvesveids tagad ir ļoti moderns. Atbilstoši uzņēmumu zaļai domāšanai, ka mēs mīlam Latviju un Latvijas dabu, mēs vēlamies, lai šie produktu iepakojumi tiktu otrais pārstrādāt, lai viņi nonāktu vēlreiz tirgu apritē, nevis nonāktu atkritumu izgāstuvēs. Mums ir šis brīnišķīgais zaļais konteiners, kur cilvēks nāk nodot tukšo taru. Ja viņi ir informēti, arī nav informēti, mēs pastāstam to, ka cilvēks izlieto Madaras produktu. Viņš tukšo iepakojumu var atnest mums atpakaļ, saņemt atlaidi, pārdevēju smaidas pretī un liels pateicības žestus, un tas viss tiek pārstrādāts tā, lai tas viss būtu ekoloģiski un dabiski. Nest Latvijas vārdu pasaulē, tā, lai mūs atšķir no Černobiļas, Šveices iedzīvotājs, ir man ļoti būtiska manas dzīves motivācija. Un tādēļ es esmu laimīga, ka caur Madaru, kas ir tāds skaists Latvijas zīmols ar Latvijas augiem, es it kā to varu realizēt šo savu personīgo motivāciju. Valstī ir jāstrādā ar to, lai motivētu vairāk cilvēku sākt uzņēmējdarbību. Un ļoti interesanta doma, kuru es noteikti atbalstu, ka uzņēmējdarbību patiesībā mēs varētu pasniegt kā vienu no priekšmetiem vidusskolā, piemēram, lai skaidri norādītu, ka tas ir vēl viens dzīves ceļš, kas ir ejams, ka tu pats uzņemies risku un pats iedomājies sapni un uzņemies risku to realizēt. Un, ka dzīves ceļš nav tikai karjeras izveidošana kādā starptautiskā uzņēmuma pelnot naudu, teiksim, kādam, kas dzīvo Amerikā vai kaut kur citur. Parādīt, ka uzņēmums var būt arī maziņš, tas arī var būt ģimenes uzņēmums, tas būtu viena cilvēka uzņēmums. Galvenais, ka mēs kaut vienam cilvēkam vai kaut dažiem cilvēkiem dodam darba vietu. Galvenā rakstura īpašība, kas motivē būt par uzņēmēju, ir vēlme būt neatkarīgam, neklausīt kādam. Kad es mācījos skolā, man vienmēr bija grūti pakļauties šīm normām, standartiem un visiem tiem noteikumiem. Tādēļ, kad es strādāšu, tad gan es varēšu pati noteikt, ko es daru un kā es daru. Un jā, neatkarība ir būtiskākais, bet ar neatkarību vien nepietiek, lai būtu veiksmīgs uzņēmējs. Alga un nauda nav tas galvenais, par ko mēs strādājam. Mums tomēr ļoti būtisks ir vērtības, lai mēs varam pabarot ne tikai savu ķermeni, bet arī savu prātu ar to, ka mēs darām labu lietu. Tas madarīgums man vienmēr licies, ka man māte gribēja man nosaukt par Madaru, un tādēļ es vienmēr jūtu kaut kādu saikni tādu tieši ar veikalu, un man ļoti patīk šeit atrasties. Latviskā identitāte, kas arī ir viena no Madaras vērtībām, tas ir arī, kāpēc mēs vienmēr maksimāli izvēlamies vietējos piegādātājus, vietējās izēvielas. Mēs gribam, lai šī zeme aug. Mēs gribam, lai šī valsts ir labklājīgāka, lai viņi sasniedz to, ko mēs iespējams esam pazaudējuši savā, teiksim, grūtajā vēsturē, kas ir tāda liela cauruma izdobusi mūsu attīstībā. Un, mēs gribam pierādīt, ka Latvija tiešām var.